Ernesta Biržnieku upīšu skola ar dažādākiem priekšmetiem, un katram priekšmetam ir kaut kāds stāsts klāt. Šeit ir upīšu skolas bēniņi, un te var redzēt no kara laika ložu pēdas. Šalts no lauktehnikas puses. Diezgan sakapāts. Tie arī. Visticamāk ar lidmašīnas. Šāda instalācija bēniņos. Un te uz augšu, uz skatu laukumu. Tūkums no upīšu skolas tornīši. Tiešām tāds ceļš, tur kāds kaut ko ceļ. Tā, uz baznīcu. Tieši tā. Lūdzu. Garšo? Jā. Lūdzu. Paldies. Es jau vienu pietiku. Jā, pietiks. Jā, paldies. Tad pieliesim nav. Iekšā arī kaut kas? Jā, Jā. mums var iet iekšā. Labdien! Nākat mēs tikko sākām, ka kāvu koki aug tikai ekvatora līnijā 20 grādus uz augšu, 20 grādus uz leju. Nekur citur pasaulē neaug. Jā. Un tāpēc arī tiek aptverti vairāki kontinenti, gan Āzijā, gan Amerikā, gan pat skar arī Austrālijas kontinentu, ko es vēl nenosaucu, Āfriku, protams. Un vēl interesants fakts ir tāds, ka tā šķistu, ka varbūt vislielākais varētu Brazīlijā būt lielas plantācijas naudas, bet pats lielākais šokolādes kakao pupiņu audzētājs un eksportētājs ir maza valsts Kodivāra. Un blakus biotehnoloģijām, ne tikai zinātniski izstrādāt personalizētu medicīnu, kas ļauj pielāgot ārstēšanu katru pacientu. Farmācijas nozare saskars arī ar vairākiem izaicinājumiem. Augstas zāļu izstrādes izmaksas, antibiotiku rezistence, nepieciešama nodrošināt zāļu pieejamu visiem cilvēkiem, jaunas slimību izplatību. Какой ему сыграть катись? Всем kaut ko kupulī, jā? Viņš tu grib kaut ko ēdot? Jā. Nav jau pa kaču. Viss ir apēts, iegāja izceps. Viņš paņēma cepuli ar šokolādi, jā? Jā. Mēs brāli. Jā, lūdzu. Gribu, ok. Kādas?
Pazīst Riko šo vietu? Kur? Tur ir baznīca? Nebija. Palielinām kaut ko var izpētīt brāli. Likumsargi ir modri. Mūsu darbs jūs zīmē? Nē, te arī notiek mākslas aktivitātes. Kaut ko glezno zīmē. Tagad pulkstens ir cik? Pulkstens ir 22:02 un Kaspar, tu esi ciet, kāpēc? Jā, protams, mēs tieši pusē naktī ejam pie Kaspara ēst pazīju pīcu. Jā, Tagad un vilšanās. ciet. Kaspar, kur tu esi? Kā kasteņi zied. Ejam tālāk skatīties, vai pils kafejnīca strādā. Izskatās, ka varbūt vēl vaļā ir, bet noteikti virtuve jau būs ciet. Ja tauta vairs nē, tur arī ciet, tur tumšs ir viss. Galu galā tā ir muzeja nakts, nevis restorāna nakts. Te viss ir. Te viss ir tumšs. O, jā, mums vienmēr ir Circle K gatavs uzņemt un virš. Šitā bija muzika kādreiz. Tā bija lenta muzika. Seja digs comissários onde galho caminha Ceros, jā. Man augurs elektrikai nepaspēja. Es vakar elektrīku dabūju šeit. Šitas bija aparāts. Tie bija īsti. Tas jau bija grūtākais. Sony Walkman. Viņš toreiz arī normāli maksā. Un šitas man liekas bija katrā virtuvē. Klasika. Klasika, jā. Tas ar pašreiz skatu. Dažādāki krekli no dažādākiem klubiem. Slides no veciem līdz jauniem laikiem. Šāds, piemēram, bija vecos laikos slides. Jā, pēc tam parādījās jau ar plastiku gar sāniem, kas satur un te jau bišķiņi modernāks, kas viss caur cietas patās šajās galīgi mīksts, cik kāja turēja, tik bija. Vai šis bija sasākais? Nu šīs vai šīs man liekas ir vecākas. Šitiem jau ir jau papēdīti aizmugurē cietā maliņa, bet šīs te ir vispār mīksts, jā, tā kā keds. Tāpat kā šīs augšējās. Un šitiem ir cietas un tās ir viss caur cietas, jā. Un der ir. Un modeļu kolekcija sākot no Ferrari, BMW, Audi. Visādāks mašīnītes interesants. Te jau arī tukumi ir. Ar brāļiem mēs dāvājam. Šitas vai nebija tukumi? Šitas pirmā komanda bija. Jā. Šitā mēs ar brāļiem un dēlu izcīnījām kausu. Super. Modelīši ir 4 plaukti, vienkārši nepaspējam sakrām, ka ir 500 modelīši. Pēc 500, jā? Jā. Būs viss. Te ir kādi 200, ne? Es pat nezinu, cik tie. Mēs krāmējam dienu un nakti un Super. tādā veidā, jā. Es dēlam pa slidām stāstīju kāda attīstība, ka te ir... Pirmās, jā. Man liekas, šīs varētu būt pirmās, ne kaut kur vai šīs, jā? Tās ir pirmās. Tās pirmās, pēc tam tās, jā? Tad šitās, tad tās un šitās jau ir, tas jau diezgan jau tāds moderns, jā, ne? Jā.
Dalsniekiem dabūjām 3. vietu Latvijas čempionātā veterānē. Tādi monstri spēlē. Bet šitā jums būs tāda pastāvīga ekspozīcija? Jā. O, labs. Jā. Vakar elektrība vēl. Vakar pusdienas laika elektrība vēl. Paspēja. Visi izremontējam vēl pie raķenīčs. Paspēja, jā. Ideāli. Meita ienāca un saka, tēti, ko tu te izdarīji? Man bija pirms tam. Pa kuru laiku? Nāc, te ir hokejs. Jā, steigi. Teik, droši. Man liekas, šitas te vīriņš ar to mūziku, tas bija vakar nagla. Nu, varbūt nedaudz nostalģija, bet ne? Mēs gaidām kebabu. Tā, tukumā to kebabu. Rindā. Nu, tātad šodien mēs dabījām šādu te kebabu. Muzeja nakts kebabs. Mums ir boksi. Mums ir boksi, donoru boks un Raineram ir kebab miks. Kaut kāds. Ķipa vīks tam nelauks. Es tā viņam teicu, vai tā būs, es nezinu, bet nu, es teicu, ka asu vajag, ja? Tā kā, ok, baudam. Asu